tikai, jā? Un tikko jums rokās veidojam apaļu bumbu. Ripinām katram, ripinām uz priekšu katram pa bumbai. Man liekas, ka tas ir vispār pasaules iekārtojums tāds ir. Mēs vienā brīdī kā bērni esam ļoti atvērti, un tad mēs aizveramies tāds ir. Tā ir veidojās tāda individualitāte, vai ne? Un tā 1., 2., 3. klase ir ļoti, jā, atvērti strādājam, un atnāk kādi 5., 6. un jūtam pilnīgi viss, vai ne? Mēs kādreiz smejamies, tas ir joks, jā. Es saku, kur sirsniņas pazudušas, kur puķītes, jā, viss ir nokrituši, vai ne? Un paliek citi laukumi, jā, bet tie ir citi atkal, jā. Parasti man no sākuma bija vienmēr tāds brīnums, kad teica, vai pie jums te tik labi, tāda aura, tāds miers, un ļoti, ļoti patīkami. Es no sākuma domāju, neko jau sevišķi, kas te mūzika, džeziņš spēlē. Bet, tad es atkal domāju, laikam tas tā ir, jā, jo mums tas ļoti patīk. Un darbojamies mēs no sirds, laikam tāpēc arī tā tas sanāk. Osis, jā. Daudz dzirdēts, jā. Jā, es nepazīstu, bet tevi skatos, jā, pazīst. Jā, nāk kā Mamma bija ienākusi, teica, ka nāks pavasari. Dievam jābūt tā, viņš bija atsevišķi. Viņam jābūt savādāk. Jā, tikai pagājis bija laicīgs. Malec vecīgs ir vairs tukšs. Paskatiet, kā tu lūdies, un tēti man liks kājas. Manām diemžēl nē, es gribētu. 2018. renovēja te Siguldā šo vietu. Taisīja visu šo kompleksu, Siguldas pils kompleksu, un mūs uzaicināja. Mēs ienācām, ieraudzījām šīs skaistās telpas un palikām šeit. Te bija ādinieki, bija spieķi, un vēl bija papīrs. Un tad viņi uzzināja, ka esam keramika, dabiski sudrabs, Siguldas sudrabs. Un tad uzzināja, ka ir keramiķi tādi, mēs tur pagastiņā dzīvojām, es saku, Sunu ciemā. Atbrauca un mūs no turienes burtiski izvilka ārā. Un tad, tā mēs te sākām. No sākuma bija uztraukums, kā un kā, jo bijām pieraduši tikai paši, un tad tur aizbrauc uz gada tirgu un kādā izstādē. Bet šeit jau vajadzēja tā visu publiski darīt, darboties. Vajadzēja iemācīties, ka tu vari mierīgi virpot, kad tev nāk te skatīties bezmaz grib, kā maz bērni visu pataustīt tev. Un tad to visu mēs tā izgājām, un tad sapratām, ka tīri labi, sevišķi, kad nāk bērniņi strādāt. Vairāk pārdomas ir, kad pie mums nāk tādi sociālie cilvēciņi, tur ir dažāda vecuma. Un tad tur, kad tu strādā, tad tur mazliet ir jāpadomā, jo viņiem ir savi tādi redzējumi, kurus tu pat nevari iedomāties, ko viņš domā un kā viņš to uztver un redz. Jā, tās puķis parādās atkal pensionāriem.
Tik vēl. Tas nav vēl. Mums ir bijis tieši, kad atnāk pensionāri veselu grupu. Jā, un mēs atkal sakam, akal sirsniņas un akal puķītes. Tā, nu, protams, joks, bet nu, tāds mums novērojums ir. Nedzīvot vairs pagātnē, nekad nākotnē, bet tagad ne. Ne, un tā ir tagad. Es sevi atradu starp vērtību. Tagad. Ne? Tieši tagad dzīvot. Jā. Nevis kaut kad. Ja arī kaut kā. Nu, kā mēs tur dzīvojam? Nē, tieši tagad. Tieši šajā mirklī. Vienkārši. Ja kādreiz ir pa plānu, te tāda sieniņa bērni jau strādā, viņi jau tā nejūt, bet es jau jūtu, zinu, ka nu vajag. Uz Pētera Kļavas retrītu? Jā. Dosies. Pastāsti, jā. Nu, braucu visu laiku nomirt par riktīgam un nekādīgi nevaru. Kā nomirt? Nomirt savā, šajā te. Šajā traki. Nu, dabiski viņš palīdz ar tādām, zināšanas ir vajadzīgas, bet tad ir vajadzīga prakse. Prakse redz tik daudz nav. Bet labi, ka ir zināšanas, teiks, izdaram muļķību, bet tad atjēdzies. Vienkārši vieglāk ir pēc tam, nav tik ilgi man jāšūmējas. Tātad es iegūstu zināšanas un par to vien paldies. Kaut kādu laikam praksi taisīšu. To agrāk bezmaz tur. Kas saka, juki prātā. Tagad tu tik smaidi. Tā mā. Jā, un cik mums gadi mēs nepateicām, vai ne? Elizabete ir 55. gada dzimusi un es 58. Gada metiens. Mēs esam, jā.